Lāva, man ir prieks tevi uzrunāt. Un tātad 2026. gada horoskops Lauvas zīmē. Šis gads būs par tādu iespēju sev parādīt. Daži no lauvām, kas laba brīdi, dažas gadus iepriekš ir iegājuši maķinīt sevi, šajā gadā varēs sevi atkal parādīt cilvēkiem, bet daudz dziļāku, tādu iekšēju briedumu. Un dažiem pat būs drosme pasaulē parādīt savu patieso būtību, nevis to lomu, ko pieraduši lauvas ir spēlēt un spīdēt sabiedrībā. Bet kādi tad mums varētu būt tie nozīmīgākie notikumi astroloģiskie, kur ietekmēs lauvas zīmi? Jupiters būs Vēzī līdz 30. jūnijam, un tāpēc šeit ir tāda iespēja gada pirmajā pusē pārdomāt, sajust sevi, iespējams arī kaut ko pārveidot sevi, un pēc 31. jūnija tātad ir tāds ļoti spēcīgs uzplaukums, iespēja sev parādīt pasaulē, pieteikt no jauna, iegūt arī jaunu popularitāti, būt spilgtiem, būt veiksmīgiem kādam, kurš nepratīs šo enerģiju tik labi izmantot, var gadīties, ka vienkārši viņa kļūs vairāk, pilnīgi reāli pieņemoties svarā. Arī tāda mums ir šī iespējamība. Saturns savukārt no 14. februāra palīdzēs piešķirt disciplīnu jūsu lielajiem mērķiem, jūsu pasaules redzējumam. Šeit varbūt kāds no lauvām sajūtīs vēlmi izglītoties, kaut ko jaunu apgūt. Iespējams, kāds sāks uzņēmējdarbību. Šeit ir arī lielas iespējas garīgai izaugsmē, bet viss ar tādu disciplīnu, atbildību. Un ja šeit jūs satiekat priekš sevis kādu nozīmīgu cilvēku, tas arī var būt vai nu vecāks, vai nobriedušāks. Un tas ir labs laiks arī tiem, kuri grib sevi apliecināt kā skolotājus, kā cilvēkus, kuriem citi seko. Iespējams, šeit kāds no lauvām sāks arī kādu darbību interneta vidē. Ir iespējas arī doties politikā. Tātad ļoti plašs spektrs, kur jūs varat izpausties. Un arī Neptūns, ieejot aunā no 26. janvāra, viņš vairos tavu ticību sev pašam un arī labu komunikāciju ar smalko pasauli. Tu iegūsi garīgās pārliecības un tādas dzīves filozofiskās vērtības arī tev var mainīties, bet tās visas dos tev tādu lielāku pārliecību garīgo par to, ka tu esi uz pareizā ceļa un tātad dodies virzienā, kuru esi izvēlējies, un tur ir pietiekoši iespējams plašs peldējums. Iespējams, ka šis aspekts kādu no lauvām var arī vilināt, iepazīt tālas zemes, tamdēļ, tad, kad ir šādi novietojumi, kāds var arī pārcelties. Tas var būt arī stāsts par tātad dzīves vietas maiņu un pat aiz robežām. Taču Saturns saka, ka var gadīties, ka ne visi spēs tur iedzīvoties, ne visiem tur patiks. Un tāpēc ir saprātīgi jāizvēlās šis savs tālākais dzīves ceļš. Urāns dviņos no 26. aprīļa aicinās piedzīvot kaut ko jaunu attiecībās. Šeit var būt tātad jauni cilvēki, jauni draugi, jaunas idejas, ļoti lielas brīvības alkas, kas saistīts arī ar sabiedrību, un tās noteikti ir jaunas iespējas arī interneta vidē. Šeit var būt darbs kaut kāds jauns vai projekti saistīti ar digitālo vidi, ar programmēšanu, ar datoriem un ar komunikācijas jomu arī dzen. Kāds var sākt interesēties arī par astroloģiju, bet katrā ziņā tā ir tāda vēlme izbaudīt jaunas vēsmas, ko nes mums šis laiks, un jaunas idejas, un tās arī tātad realizēt. Plutons savukārt
risinās kaut kādas dziļas un karmiskas attiecības tavā dzīvē. Iespējams, ienesot kaut kādas dziļas pārmaiņas tavās partnerattiecībās, varbūt sadarbībās ar cilvēkiem, varbūt ar taviem klientiem, varbūt ar priekšniekiem. Tātad kaut kas dziļš un liktenīgs, kas ir saistīts ar tavām partnerattiecībām, jebkādā jomā, var šeit notikt. Tas mainīs arī tevi, kaut ko būtisku tevi mainīs. Un tātad paskatīsimies, kā tās enerģijas sadalās gada laikā. Ja mēs skatāmies gada sākumu, janvāru, februāru, martu, tad šeit es tev ieteiktu fokusēties uz savu dvēseli, uz savas dvēseles briedumu, kaut kādām pārmaiņām, kas saistīts ar tavu iekšējo pasauli, jo tas fokus būtu labi, ja tu to vērstu pats pret sevi. Kāds var šeit izlemt vairāk laika pavadīt vienatnē, kāds var atpūsties, kāds var izmantot šo laiku, lai sevi dziedinātu, vai fiziski, vai dvēseliski, bet tas ir tāds pārorientēšanās, sevis pārstrukturēšanas laiks, mēs varam to saukt arī par tādu nobriešanas vai sagatavošanās laiku. Un katrā ziņā Jupiters būs tas, kurš liks tev domāt vai mudinās tevi domāt par to, ko tu gribi savā dzīvē veidot, sasniegt, radīt, un patiešām radīt kaut ko radošu, tātad no kaut kādas sēklas audzēt kaut ko, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Un tas, ka tev izdosies atrast šo dziļāko jēgu, ja tu to meklēsi, ir pilnīgi skaidrs, par to parūpēsies Saturns un Neptūns, kuri veidos savienojumu gan februārī, gan martā, un tas tev palīdzēs atrast šo dziļāko jēgu. Iespējams, kāds šajā periodā var izlemt sākt kaut ko mācīties, vai arī ceļot, un arī ceļojums var būt kā pieredze, kā mācība. Un katrā ziņā šeit tev ir iespēja meklēt iedvesmu, tu to arī atradīsi, jo šis ir tāds plānošanas, tad tu vari arī saplānot šajā laikā savu dzīvi, tas arī ir tāds sagatavošanās posms kaut kam lielākam. Un tas kaut kas lielākais notiks tajā brīdī, kad tātad Jupiters ieies jau vasarā šajā tavā personīgajā pirmajā mājā vai lauvā, un tur notiks tava atzimšana, jauna posma sākšanās tavā dzīvē. Un tātad skatīsimies tālāk, ko mums nozīmē aprīlis, maijs, jūnijas. Tas ir laiks, kad tu vari veidot daudz jaunus kontaktus. Šeit arī kosmos tev piedāvās gan kontaktus, gan iespējas, tāpēc esi vērīgs, lai tu tās vari izmantot. Un ar ko tad tas ir saistīts? Tas ir saistīts ar to, ka Urāns mums ieies Dvīņos 26. aprīlis, atceries šo datumu, un tas ienesīs tādus pārmaiņas tavā sabiedriskajā dzīvē, radošas pārmaiņas, to tiks iedāvātas iespējas, vai nu jaunai komunikācijai, cilvēkiem, te var parādīties arī jauni draugi, varbūt kaut kādas pēkšņas pārmaiņas tavos darbā, kolektīvs var mainīties, vai tev var tikt piedāvāts vadīt kādu projektu. Tava sociālā dzīve katrā ziņā varbūt tā ir saistīts ar kaut kādiem tavām interesēm, un tie ir vai nu kaut kādi sabiedriski veidojumi, tie var būt kori vai deju kopas vai kaut kāda cita tava interešu grupa varbūt. Tā kļūst noteikti dinamiskāka šī tava sabiedriskā dzīve. Un pie tevis, ja tu pievilksies vai pie tevis pievilksies, tad brīvi, atvērti, progresīvi cilvēki. Merkurs no 29. jūnija līdz 24. jūlijam, kurš būs retrogrāds tajā periodā, viņš var izcelt kaut kādus jautājumus no pagātnes vai kādu projektu, kas vēl nav pabeigts un kuru tev vajadzēs atgriezties un ko tev vajadzēs pabeigt. Vai arī tur būs cilvēki no pagātnes, ar kuriem tev tātad vajadzēs risināt kaut kādus jautājumus. Un Saturns veidos lielisku aspektu ar Plutonu martā, aprīlī, un tas stabilizēs tavu dzīvi. Šeit tu vari iegūt kādu spēcīgu sabiedrotāju. Iespējams, ka tu atradīsi savu skolotāju. Ja tevi interesē kaut kādas
garīgas tēmas, vai arī vienkārši profesionālā ziņā te var būt kāds cilvēks, kurš tev palīdzēs kaut ko iemācīties un tātad saprast. Tāpēc aprīlis, maijs, jūnijas ir labs laiks dažādām sadarbībām. Tu vari veidot komandas, uzņemties vadību un sākt kaut kādus jaunus radošus projektus. Vasara mums tātad jūlijas, augusts, septembris, tas mēs varētu teikt, ka šeit tu tā kā piedzimsti no jauna, ja tev ir iespēja, kosmos tev iedod iespēju sākt kaut kādu jaunu posmu savā dzīvē. Mēs to varam nosaukt arī par gada kulmināciju, jo šeit Jupiters ies lauvā 30. jūnijā un sāksies tā, mēs varam teikt, lauvas zvaigžņu stunda. Un tu jūti, ka esi tā, tad atkal tu vari uzņemties vadošo lomu, cilvēki tev pamanīs, novērtēs. Un šeit tev tiks dāvāta tāda kosmiskā enerģija un arī pievilcība, ko mēs varam saukt arī par harizmu, un tātad tu jutīsies arī pārliecinoši un brīvi. Un šeit Jupiters veidos ar lieliskus aspektus, gan ar Saturnu, gan ar Neptūnu. Tā ir tāda milzīga radoša enerģija un iedvesmas plūsma. Tieši tava zīme to var lieliski izmantot. Un šis ir brīdis, kad tu vari būt atvērts, tu vari pēc iespējas nostiprināt savu pozīciju sabiedrībā, gan tātad cilvēki tev pieņems, gan pasaulē kopumā, tu vari sevi izpaust. Un kas tad notiks rudenī? Kas tad mums notiks rudenī? Paskatīsimies. Tātad pēc septembra mums saka oktobrs, novembris, decembris, un šeit tu vari to, ko tu visu esi sasniedzis, tu vari sākt nostiprināt. Tu vari iet dziļāk, ja, vai no attiecībās, vai kādos projektos, vai sevis paša tātad pacelšanas vai nostiprināšanas jomā sabiedrībā, savu autoritāti vari nostiprināt. Šeit tu vari izbaudīt attiecību dziļumu, un tu vari arī nostiprināt to, ko tu esi sasniedzis gada pirmajā pusē. Jo Venēra, kura būs retrogrāda no 3. oktobra līdz 14. novembrim, viņa izgaismos vai radīs tādu staru uz tavu ģimenes un emocionālās drošības tēmu. Šeit tev vajadzēs atgriezties, lai kaut ko nostiprinātu, pārbaudītu. Ja kaut kas tajā laikā tev rodas kaut kāda nemieris dvēselē, tad zini, ka tev ir jāpastrādā ar savu iekšējo sajūtu, ar savu zemapziņu, un tātad labi jājūtas ģimenē. Un varbūt, ka radīsies tādi jautājumi, kas ir ilūzija, ja, un kas ir patiesība, un tev vajadzēs ar to pastrādāt. Pēc 11. decembra mums Saturns, tātad liks domāt arī par stabilizāciju, un tev radīsies tāda nojausma. Tu pats sapratīsi, kas tev ir jādara, kad tev ir jāveic nākamie kaut kādi soļi un jādodas tālāk, kad vajag mazliet piebremzēt. Un Jupiters, kurš kļūs retrogrāds mums 13. decembrī, viņš aicinās pārdomāt, vai tas, ko tu esi sasniedzis, patiešām ir tas, ko tu vēlies, vai tās ir tavas ambīcijas, vai tās ir tavas patiesās vēlmes. Un tu to arī iemācīsies darīt, tu iemācīsies šajā periodā ļoti labi saprast, ko tu vēlies ar savu sirdi, un kas ir tikai tādi kaut kādi priekšstati par to, kā ir jābūt. Tāpēc mēs varam teikt, ka šis 26. gads priekš tevis ir tāds līdera, patiešām līdera gads, kad Jupiters tev ļauj uzņemties šo līderību gan savā dzīvē, gan citu cilvēku dzīvēs, gan arī sevi realizēt. Tātad iemācies vadīt sevi, iemācies vadīt citus, bet tikai dari to, paliekot uzticīgs sev, sajūtot to, ko tu patiešām vēlies, jo tu šeit vari arī to sajust. Ja? Tev ir iespēja sajust to savu dziļāko es. Un tāpēc tā iespēja šajā gadā tev ir izpausties no sava iekšējā dziļākā miera pozīcijas. Un tā ir tāda fantastiska sajūta, kad mēs nevis darām to, kas mums liekas, kas liek mums spīdēt, tad lēts spīdums, bet šeit var nākt tas dziļais miers no tava iekšējā piepildījuma sajūtas.
un tāpēc tā ir tāda galvenā mācība caur šo spīdēt vai vadīt, caur šo iekšējo patiesumu. Man liekas, ka lielisks gads. Lai tev viss izdodās. Atā, visu labu!